Sveicināti ikdieņu jautrāko video podkāstā, kur mēs apskatām jautrākos video no visas pasaules. Jā, daži no viņiem ir AI ģenerēti, bet tas mums neinteresē. Mēs tāpat smējamies, jo mēs nemākam pamanīt atšķirību. Kur kaķis iet, tā kā sportists viņš, tā kā sportists sporta laukumā. Wow. Es atceros, ka es varu uzlikt man austiņas skaļāk. Kurš man viņus visu laiku maina, bļāviens? Tev trešās? Vispār sevi. Neko tu nemainīji. Ceturtās? Jā, šīs. Jā. Es atceros, ka es uzaugu, un panorāmā man mīļākā lieta bija dienas moments. Es tā kā nepacietīgi gaidīju viņu, jo tur vienmēr bija kāds kurjos, kur, piemēram, sportā kāds tālaicējs. Viņš, piemēram, kaut kā neveiksmīgi nosēžās un salauž kāju. Sētu, un viņam aizlido kāju vienkārši atdalās no ķermeņa. Tāds smieklīgs moments. Bet tur arī dienas momentos dažreiz arī bija kaut kas tāds netik fiziski traumatisks. Kaut kā, principā visas kompilācijas, kuras mums ir tagad YouTube, telefonā pieejams uz katru soļu. Agrāk tas bija tāds, wow, šī viens video. Viens dienā, tad tie pienākās viens. Jā. Amerikas smieklīgākie video. Tas bija raidījums. Un, zini, viņi man noteikti, kad sākās YouTube un visi tā TikTok, viņiem būs tāds fuck this business, they're destroying us. Bet joprojām gan jau pastāv. Nav vairs gan jau tik populāri. Jā. Bet tagad ir daudz vairāk video, kurus parādīt. Agrāk bija tikai ar VHS kameru kāds trāpījās īstajā brīdī, īstajā laikā. Jā, tagad ir vienkārši. Pēc vienas piekdienas jau tev ienāk kaut kādas 100 video ar meitenēm, kas tikko pavadīja laiku tusējot, un tad, kad viņas piedzērās, notika kaut kas smieklīgs. Kāda apvēmās, kāda paslīdēja uz tā vēmienu, tad kāda paslīdēja uz tās meitenes, kas paslīdēja uz vēmienu un jau gulēja uz grīdas. Un tādā garā. Un kādai pretīgi no paslīdēšanas, un tad viņa vēmi visu laiku. Nekad neesmu redzējis nevienu tādu video. Es esmu viens no cilvēkiem, kam paliek sūdīgi, ja kāds cits vēmj. Un man bija, tagad mazliet labāk, bet agrāk bija tā, ka cilvēki, kas to zināja, viņi izmantoja to pret mani, viņi taisīja tos gag refleksus. Un tad... Jā. Tā paliek sūdīgi? Jā. Jā. Un tad pēc brīža... Tagad nav? Tagad nav. Esmu pārāk noguris šādām lietām. Ielpo viņam sejā, Kristap. Pirms podkāsta Kristaps man stāvēja blakus, viņš man ielpoja, tā elpa bija. Salīdzinām ar Černobiļas katastrofu 80. Tikai lokālākā līmenī. Es neesmu ēdis, 8 stundas. Un... Kas tev noticis? Kāpēc neesmu ēdis? Es esmu tiktokers. Es nevaru atļauties. Nopirkt ēdienu, kas ir noticis. Tik bēdīgi. Tu esi veģetārietis, viss, ko tev vajag, ir kaut kāds zaļs skaidrs. Tev man lapas aizēja salas. Man lūdzu, nākamreiz, kad es šeit esmu, lūdzu, nolieciet man kaut ko priekšā. Jūs zināt, kāda man situācija ir. Palīdziet cilvēkam, lūdzu. Atrodiet sevī kaut kādu šo mīlestību. Man ir vajadzīga palīdzība. Palīdzi pats sev. Jā. Redz, ka mūsdienās kājām mūsdienās. Mums ir pašiem grūti. Jā. Man tā kā jākarājas tam krabim, ko es ēdīšu šovakar. Katru dienu es ēdu krabi. Man ir jūras velšu diēta. Es ēdu kaviāru, krabi, garneles, 8 kāju. Un tā viss katru dienu. Plus mīnus. Vienīgais krabs ir. Kur ir krabs? Tas ir angliski krabs, un ne? Tu mēģini to joku izdomāt? Jā, bet es nevarēju. Es domāju, kurā vietā viņš ir tas krabs. Tas nevarēju saprast īsti. Tas ir einas vai tas ir pīnes. Izklausies, ka tu vienkārši nezini, kur ir krabīts. Mīnās meitenes, mēs jums ar Robertu pastāstīsim ļoti labu ideju, ko jūs varat darīt savās vecmeitu balītēs. Izcilpē. Vienkārši šis būs kaut kas, kas jums salauzīs smadzenes. Pilnībā. Tas ir kaut kas unikāls, oriģināls, un neviens cits tā nedara. Tā var būt tu. Un kad tev cilvēki pajautās, ko darīja savā vecmeitu ballītē, tu atbildēsi šito lietu, visiem būs tāds, wow, that sounds exciting. Pagaid, es varu minēt, saģērbties visām vienādi ar savām draudzenēm
un tad iet uz Vecrīgu, un tad tā, kas ir tā vecmeita, tad viņai jāprasa kaut ko, viņai kaut kādu uzdevumu, viņa prasa naudu, un tad viņi brauc kaut kādā limuzīnā kopā, un tad viņas dejo. Kaut kas tik oriģināls? Ne? Fuck! Tev vajadzēs sapojāt visu. Sabojā pārsteigumu. Fuck! Tiešām es uzmanēju? Mēs Labi. kā neforši tagad izklausās. Tagad mums jāpasaka vismaz kaut kas cits. Kaut kāda cita ideja mums jātur. Fuck, sorry. Es nezināju, ka tiešām... Mēs bijām, un mēs pat, es teiktu, organizējām vecpuišu ballīti vienai mūsu draudzenei. Jā, vecmēļa ballīte. Tā ir. Nē. Tā ir vecmēļa ballīte, bet ar vīriešiem. Wow, kas tas tāds? Wow, jo sāksim no paša sākuma. Vecmeita. Meitenes, tavs draudzenes, jā? Izdejotāji vīrieši. Tavs draudzenes, viņas ir neusticams. Viņu starpā valda drāma, vai ne? Viņas, tu nezini, kā, vai Linda var tusēt ar Ingu. Jo tu viņus satiec atsevišķi. Ar vienām tu vari parunāt par grāmatām, par tādu pasauli un ceļošanu, bet otra ir tā kā indīgā kuci, kur tu zini, varbūt ir mazliet toksiski, bet tev ir fucking labi ar viņu. Tu vari tur vienkārši ļaut vaļu savām demoniskajām iecerēm. Un būsim godīgi, tu esi arī nedaudz toksiski, un būsim arī godīgi, tev ir viens draudzenes, ar kurām tu aprunā otrs, un tad otrs, ar kurām tu aprunā tās pirmās, tāpēc viņas nevar pārāk pārklāties. Un tu neļauj viņām tikties savā starpā, jo tu negribi, lai viņas aprunā tevi. Jā, bet tu jau nezini, ka viņām aiz muguras, tev aiz muguras ir WhatsApp chatiņš, kurā tu neesi, kurā viņas aprunā tevi. Jā, un viņas lietos stikerus ar tevi, kur kaut kādi teksti. Es esmu lempe. Jā, tur ir stikers, kur tu esi dzērumā bijusi un paslīdējusi uz saviem vēmekļiem. Jā. Un tur rakstīts, tekstiņš, es esmu lempe pie šīs bildes, un viņu regulāri lieto šajā čatā. Tās ir tavs draudzenes, kurš tev sejā saka, čau, man tāds prieks tev redzēt un aiz muguras. Kā tu uzgriez muguru, viņas reiz tev fočē un saka, pasidies, kā šī misena šodien izsanās. Un tagad padomā par saviem vīriešu draugiem. Jā, viņi visi grib ar tevi pārgulēt. Un gaida. Viņi īsti to brīdi, un tas mums noved pie šīs idejas. Vecpuišu ballīte Līgavai, kurā mēs arī bijām, mēs to organizējām. Tā bija vispār jau godīgi sakot Līgavas ideja. Bija ārkārtīgi jautri. Es teiktu, ka šo ideju tiešām var ņemt un droši piepildīt. Jā. Pēc kā sanāk tas tehniski, jūs varat izskaidrot? Jā, mēs jums varam izskaidrot. Izskaidro, ir 6 džeki. Vairāk nevajag, būs pa daudz. 6 ir ļoti labs cipars. 6 džeki, kas ir gan Līgavas draugi, gan Līgavaiņu čomi. Principā visi ir draugi, bet kuram tu esi vairāk draugus, kuram tu esi mazāk. Jā. Jebkurā gadījumā 6 džeki. Šis ir kā šovs The Bachelorette, kur ir viena dāma un viņa cīnās par viņas sirdi. Pirmā daļa, pirmais randiņš. Jā, pirmais randiņš. Tātad, kas notiek? Vēlams sestdienā, ja šis notiek? Tas notiek sestdienā, jūlijā, sestdienā vēlams. Var arī citreiz. Un tad tevi sagaida, tevi nevis jāsauc taksis uz notikumu vietu, bet tevi jau sagaida mašīnas, forša mašīna. Tā kā lidostās ir vīrietis, kas ir tavs šofers, un viņš uz kartona lapiņas tur tavu vārdu, kas ir Linda, Anna, Patricija vai Santa. Un tad viņš tev iesēdina mašīnā, un tu mašīna labi smaržo pēc Kinder Bueno. Un tad viņi tev aizved, un tad Rihards tur bišķiņ piepušķo. Sagaida, un tad tev liek tāda mistērija, un tad tev aizved mazliet liek aiztaisīt acis, un beigās pēkšņi tev pavarās 6 vīrieši, un katrs no viņiem tur puķi rokās. Katrs pa katru citādāk iepakots, tāpat kā puķi. Ko viņš tur rokās ir citādāk? Tev ir mākslinieckais džeks ar bikšuriem. Tev ir zolīdais džeks pilnā uzvalkā. Jā. Tev ir seksīgais, stilīgais džeks. Ne tu, Richard. Jā, sauksim viņu par Juriju Ģakanovu. Tāds Jurīgs. Viņš tāds tā kā tīģerītī visur tāds. Nevar saprast, tā kā ļoti interesanti, bet mazliet bail viņam sēsties klēpī. Bet gribas. Jo izskatās, ka tas varētu būt piedzīvojums.
Tu zini, kad misionāru pauzu viņš pēdējo reizi darīja savā, 9. klasē. Viss, ko viņš darīja, ir augšpēdus un tā. Tu zini, ka tā būs tāda rotaļa. Bet, jebkurā gadījumā, šie džeki tad visa vakara garumā cīnās. Jo beigās, ko tu vecmeiti gribi? Viņi grib justies īpaši, viņi tāpat arī tās draudzenes parasti tur uķi-puķi. Mēs tagad zīmēsim, glaznosim ar akvareļiem vai kaut ko. Šeit ir tāds, viņa ir princese. Jā, mēs par viņu cīnāmies. Bet jūs stāstāt, ka šajā brīdī tas ir atstāstījums jau no pasākuma, kas ir noticis, vai tas ir tagad, šis ir tagad tāds? Nē, mums jau tikko bija. Tikko tas bija, tad jūs šito izbaudījāt, jūs zināt, ka tas strādā, ja tas tagad teikt no pieredzes tiek stāstīts. Viss, kas ar mani notiek, viss strādā šeit. Jā. Ne, tas, kas tad kājām tev? Tu runāji man draudzeni? Es runāju pēdējā laikā. Es sazinu visu katru vakaru. Labi, turpinām. Jā, vēlams, ka tas notiek bārā garāža. Var arī cits, bet tas var notikt garāžā. Un tad jūs vienkārši ēdat, jūs viņu parunājaties, un tad katrs iepazīstina sevi un pļāpājat. Jo beigās tie džeki it kā ir tie draugi vai paziņas, bet tajā pašā laikā viņi spēlē mazliet tos tēlus kaut kādā ziņā. Ka viņi mazliet izliekās, ka tas ir tas pirmais randiņš un mēģina aktīvi iekarot mūsu vecmeitas sirdi. Saka komplimentus, katram citādāk taktika. Ja viens tur tiešām noskaita pašsacerētu dzējoli, kāds nopērk viņai olīvas, jā, kas ir no kopējā rēķina, ko es vēlāk uzzināju. Bet viņai likās, es personīgi pajautāju viesmīlē, es piegāju viņai klāt, mēs darām šādu lietu, būtu labi, ja es aiznestu viņai olīvas un pateiktu, ka tas ir no manis. Zini, kā tas džeks, kas bāros parasti tas jums uzsauc dzērienu, tas džeks, es gribēju to un es teikšu tā, tas labi nostrādāja, džekiem bija tāds, fuckers, jā. Bet viņai bija tāds, kind of cool, bet bišķiņ pielīdējis. Man bija tāds pielīdēja tēls diezgan. Labā taktika arī es viņu uzliku uz savu ekrānu audzētāju. Tas bija labs moments, jā. Viņai bija tāds, tu mani fočē, un viņš uzreiz rāda, kur tu man esi. Tas bija labi. Bet man vienkārši... Es viņu uzdāvināju Marlboro Fine Touch. Tas, ko Roberts darīja, man ļoti, ļoti patika. Viņš bija tas Jurija Ģakanovs, tipāši tāds trakais mākslinieks, kas izlīdz no alas. Un viņam bija pildspalva, kas izskatās pēc pimpīšu, nopirkta taizemē. Un viņš rakstīja viņai ik pa laikam kartiņas. Un tas, ko viņš rakstīja, tu atceries, ko tu rakstīji kaut vienu lapiņu? Viņas bija ļoti ikonisks, jo viņas nebija tā kā tev skaistas acis, viņas bija tev kā tev ir acis. Man kaut kur viņas tur ir. Kaut kur tur viņas bija ļoti ikoniskas arī. Tur nebija pārāk, jo tev nevajag pārāk koļīties un pārāk seksuāli vai kaut kā tā. Jo tas tomēr tas nav cool. Tas ir vienkārši vairāk. No čomām nocelt, jā. Jo tas ir, ja tu jālīn, tad loģiski tur viss sajies. Bet tu negribi iet ārā. Man rodas jautājums, bet viena no tām kartītēm bija, man ir veselības apdrošināšana. Tā bija labi. Viņai bija tāds, Jā, bet es biju no Kristapa aizņēmies viņa pilno leopārdu tērpu, bikses un man bija vēl krokodilādas žakete un extensions. Tas pufīgs. Kaut kāds bebrāsts aizmugurējā man bija. Zirgastīts. Līdz ar to, tāpēc viņai uzdāvināja Vinnie Pūka dāvanu maisiņā Marlboro Fine Touch cigaretes. Un šis zīmīts bija, jā. Tāpēc es vinnēju restorāna sadaļu. Pēc restorāna sadaļas notika atkal nostājas visi rindā, notiek balsojums, viņas piešķir rozi tam, kas ir uzvarējis šajā randiņā. Jā, un vienu papildu rozi viņi var dot, kas arī ir labs tāds kompetitīvs. Jā, neviens netiek izbalsots, nevienam nebija jāiet mājās, bet jā, kāds tika apbalvots, lai turpinātu to spēles garu kaut kādā ziņā. Un tā nebija vienīgā aktivitāte. Mēs beidzās restorāns. Tad ir otrais randiņš. Otrais rauns. Pabeidz mani. Nē, mēs devāmies randiņā. Bet tu. Jā, bija individuāli randiņi, tad katram ir tas 20 minūtes, kur katram ir sava aktivitāte. Ar princesi, ar vecmeitu, ar īpašo dāmu. Katram puisim ir 20 minūtes privātā laika, lai iekarot viņas sirdi un
pierādīt to, ka tu esi labāks par pārējiem kungiem. Un ko pārējie kungi dara, kamēr ir tas kungi, kas stāv? Skatās pārsvarā no malas vai stāv blakus vienkārši. Kad Robertam bija viņa randiņš, mēs vienkārši bijām ar viņiem. Kad mēs bijām blakus. Es saplīsu šito veiksalu. Un jā, katrs puisis izdomā, protams, ko viņš grib darīt randiņā. Meitenē tas ir pārsteigums. Vai tu tikko saplēsi SD karti vienkārši? Roberts ir radikāls. Lasītājs. Viņš saplīs augšā, es gribēju, lai viņi neieliek kaut kur, jo tad var notikt sliktāk. Jā, un Robertam bija viņa aktivitāte šajā randiņā, kā viņš izmanto savus 20 minūtes, bija karaoke dziedāt. Vērmanas dārzā, svešiem cilvēkiem beigās. Varbūt sākumā nebija plānots, bet beigās tā sanāca. Bija plānots. Bija plānots? Jā. Maniaks. Man bija iPad savienots ar to Bluetooth tumbiņu, ne tumbiņu, bet mikrofons tāds ir karaoke mikrofoni tie. Lētie, ko tu saviem bērniem dziedāji, kur Vērmanas dārzā cilvēkiem? Mēs dziedājām ar viņu kopā, mēs atradām viņi izvēlējās karaokas dziesmas, mēs nodziedājām 2 tīņu puisīšiem. Man patīk, ka tu aizgāji uzreiz pie 2 tīņu puisīšiem, jo tā bija tā normālākā daļa, pirmā daļa, kas bija daudz neveiklāka. Ārā gāž lietas. Tas bija tas, kas sestdien ir vētra, un tur teica, ka būs zibets viss pārējais un riktīgi gāž uz spaiņiem. Un tur ir viena meitene, kas tikai neveikli tur stāv tālumā, viņa nevar atrast koku, zem kur paslēpties līdz galam. Un tieši Roberts ir atradis ar mūsu vecmeitu dziesmu, kas ir tā. Jā, bites. Un viņi atnāk, viņi pierunā to, ka viņi varētu atnākt paklausīties. Viņi klausās, 40 sekundes paiet, un, zini, sākumā tev ir interesanti, un tāds, kas te notiek. Bet tā dziesma ir fucking gara. Viņa ir tās 4 minūtes. Un tu redzi, ka viņi saka, aiz tā neveiklumu, viņi saka, aplaudēt. Viņi beidz aplaudēt. Viņi domā, ko man darīt? Jo ārā joprojām līst nevar tā vienkārši aiziet, nepieklāja. Viņi ir iesprostā. Un es to visu jūtu, un es stāvu blakus. Es nezinu to dziesmu līdz galam. Jo viņai daudz vārdi bija. Un kas man likās rēcīgi, ka Roberts viņai vienreiz piegāja klāt un teica, tagad tu dziedi šito ko repa daļu. Un jautājums, vai viņi vispār mācīja krievu valodu. Tas nebija krieviski, tā bija poliski. Poļu valoda. Šeit dziesmai poliski. Īsumā viņai bija tas, tā kā nē. Tad viņš tā kā pabeidz to, bet viņš gāja vēlreiz, un tad viņai bija daudz ātrāks tas nē. Jo viņi riktīgi negribēja dziedāt. Tāpēc, ka mūsu vecmeita, es zinu, kā ir, es esmu darījis šis lietas svešiniekiem uz ielas, tur intervējis viņus tā tālāk. Tāpēc, ka man tā vecmeita arī, viņi ietur to ievērojumu distanci, to ērto distanci, un nevar visu dziesmu, visu priekšnesumu būt šajā distancē, jo tas nav interesanti. Tāpēc tas bija mans mēģinājums ik pa laikam samazināt to distanci, lai mēs esam viņai neveikli tuvu dziedāt, un tad mēs atkal varam attālināties. Un tā es mēģināju arī dabūt to vecmeitu tā kā neuzkrītošā veidā. Ja tavs mērķis bija vienkārši samazināt to distanci, tad varbūt tu varēji viņai teikt, nevis teikt, kā, dziedu šo... Tas bija mans otrais mērķis, likt viņai dziedāt. Tad tu varēji vienkārši, tā kā patausti mani vienkārši, vai viņi tev glāsti, kamēr tu dziedi, vai kaut kas tam līdzīgs. Man šķiet, ka to viņi būtu labprātāk darījusi. Tu domā, ka būtu labāk, ja es būtu viņai teicis, patausti mani? Jā, patausti, vai kamēr es tev dziedu, tev dziesmu, jā. Jā, jo dziedāšana jebkurā gadījumā neizdevās. Bet es biju Man liekas, mums ļoti labi sanāca. Nē. Tas nepareizi izklausījās. Dziedāšana bija riktīgi āsama, bet tas, ka tu viņai liki dziedāt, neizdevās. Bet es piekrītu, arī dziedāšana neizdevās. Jā, protams, ka mēs tur vienkārši ķersām kaut ko. Tā bija mana aktivitāte. Kas bija tava aktivitāte, Rihard? Mana aktivitāte bija fotosesija. Mums bija pāri fotosesija. Tad kā vecmeitai bija iespēja uztaisīt, jo beigās viņai atlikušo dzīvi būs tikai tās bildes ar savu otru pusīti. Bieži vien jau tādas viņas būs vienkārši kaut kādā ballītē, kā tu telefonu nobildējis. Bet kāzu dienā jau būs tās īstā fotosesija, kas visiem pārējiem tajās kāzās tur ar grupām, un tad speciāli pēc ceremonijas dažreiz vēl dodies ar īsto fotogrāfu, un jums ir tās fotogrāfijas. Tad viņai bija izmēģināt, kā būt kopā ar citiem džekiem kaut kādā ziņā. Kā viņi izskatītos varbūt kopā. Un tur bija viss sadošanās rociņās, acīs skatīšanās no 30 centimetru attāluma.
Tad, jā, bija jautri. Izklausās bišķi awkward, protams. Bija awkward. Vecmēt man šeit, jo tas bišķi neveikli, pa laikam es nezināju, kā es viņu domāju, tas ir neveikli. bet beigās viņi izbaudīja kaut kādā ziņā. Ar katru no šiem kavalieriem bija. Tur ir tādas bildes, ko īsti nekur nevar baigi ielikt, jo tas konteksts, ja tu nezini to kontekstu, tad liekas, ka tas ir dīvaini. Bet tā bija jautra aktivitāte. Jā. Tas bija ārkārtīgi jautri. Un Rihards ļoti labi safčēja bildes, protams. Tad, protams, vēl bija aktivitāte. Mums bija šis mākslinieks, kurš bija glaznotājs, un tad viņi uzvilka beretus un glaznoja Vērmedārzā tos pensionārus, kas spēlē šahu tur. Tā bija forša, tur arī skaistas tās glazas, kaut kas, ko paņemt līdzi. Tā bija lieliska aktivitāte. Tad mums bija arī tāds puisis, kas tā kā zīlē viņai plaukstu un skatījās viņai acīs. Viņš to māca, vai tas bija tāds žēl, ka viņš izdomāja? Viņš ir profesionāls aktieris, līdz ar to viņš var iznest visu. Kur paliek, kur bija dzeršana, tiešām iešana vecrīgu partiju fani, kur tā īstā aktivitāte. Klasiskā būs, vai es atvainojos. Viss sākas ap pusdienām. Es nevaru sagaidīt, es jau gribu. Tā kā mūsu vecmēt. Cik ilgi vēl šitie randiņi būs? Kā mēs dzersim? Kad mēs liksim tās vienādas krāsas parūkas un iesim kur hapāt? Man bez jāražas sūds. Šitais sūds. Pohuj man neviens no jums neinteresē. Es gribu man jau ir man būs vīrs. Man nevajag vairs. Bet jā, bija vēl citas aktivitātes, bija saldējumi, ēšana un dejošana. Mums tur saldējumi jāgāja ēst un runāja par komunismu. Ko nu katrs puisis nāk? Pēc viņa personības arī un tā viss. Jā, dejošana, lēnās dejas. Vēl kaut kas bija? Es kaut ko aizmirsu? Nē, dejas un saldējums. Nē, laikam tas ir viss. Anyways, aktivitātes. Pēc tam, kas tev ir? Kādam jāatcerās? Kas tur notiek? Laiks mūsu. Labi, mēs varam turpināt. Mēs vienkārši tu klausies, jā? Un tad ir finiša taisnība. Pagaid. Un tad es vēl maz anekdoti. Ik pa laikam cilvēki, kaut kādi ārzemnieki vai kas jautāja, kas pie vēl notiek. Un kas ir, Kristofers? Es vienkārši, man bez tēmas tas ir, uzliek modinātāju, lai atcerētos, ka man kaut kas jāizdara. Un tad viņš skan, un tagad es kā vienmēr neatceros, kāpēc viņš ir uzlikts, kas man bija jāizdara. Tas tāds maziņš. Jā, nu tā, labi. Rihard, podkāsts ir vienīgā vieta, varbūt, kur vēl pēdējā vieta, kur tu neesi iespraucies ar savu vulgaritāti. Labi, ka tu vismaz tajā randiņā nepurkši. Es iepriekš šķirāju tev avisī tikko, es negribēju pateikt to tekstu, neskatījās YouTube. Tas ir ļoti līdzīgi izklausās tev. Jā, profesionāls atdarinājums. Tas viss dabiski. Pretīgi, tas ir pretīgi. Normāli. Tas ir pretīgi, un tev būtu jākaunās tā nav jābaidās. No tās ir viss, kas dabisks, viss ir skaists. Tikai tev ir jākaunās par sevi. Doma laukumā mēs stāvējam pēc šīs randiņa daļas un deva rozi Doma laukuma vidū, un kādas divas pavecākas turistu kundzes. Viņai pēc tam jautāja, kas šeit notiek, kas tas ir. Un tad viņi pastāstīja šo konceptu, un tad viņas teica, tas ir bīstami. Un tad viņi teica, bet nekas mans līgavains te nav. Tas nekas, viņi tā jokojas. Un tad viņas teica, tas ir vēl bīstamāk. Tieši tāpēc tas ir bīstami. Tā viņam jāizbūt viņas gados, un man šitā būtu vajadies. Tas var būt bīstami. Un zini kā, man liekas, ka viņam ir taisnība, ka konkrētās kompānijās vai ar konkrētiem cilvēkiem tas var būt bīstami. Jo taču visi šie ziepeņu stāsti notiek, ka līgava tur savā kāzas dienā garderobē pisās ar kaut kādu brālu līgavu. Jā, esmu redzējis savu video. Ar brāli? Es redzēju to video. Akties. Tu vadīji kāzas kādreiz, ir kaut kāda kāzas stāsts ar tevi vai citu kāzu vadītāju? Ne, tev tikai interesants aktivitātes. Jo šis ir stāsts no dzīves, ko man ir stāstījis. Ar brāli? Es koļīju, kad es vadīju kāzas, katru līgavu, tā kā full on 100%. Man tā kā katru reizi mērķis. Ir tā, ja tu vadi kāzas, jums ir pirmā kāzas tikšanās, kur jūs aiziet satikties trietā uz restorānu un pļāpājiet. Un viņi saprot, vai jums ir vienāds vibes, tu pasaki, ko tu vari piedāvāt.
Un es visu, ko es daru, es vienkārši koļoju to meiteni. Jo, zinu, beigās tā ir viņas izvēle, vai es vadīšu viņas kāzes. Un jā. Visi izlēma sievietes par kādu. Un tā, dažreiz, bet nekad nekas tāds nesanāca līdz galam. Viņš vienmēr palika ar savu vīru kopā, viņš apprecējies. Bet bija vienu reizi, kad puisis tā salīdzinoši daudz klusēja un varēja just, ka mums ir connections, un viņai patīk tās aktivitātes. Viņa jau zināja arī man no improvizācijas teātri. Un viņi pēkšņi izvēlējās kaut kādu citu vadītāju. Man bija tāds dīvaini, mums bija tāds connections. Kaut kāda vecāka, rasnāka, neglītāka vadītāja. Jā, un man bija aizdoms vienmēr, vai tas bija tas vīrietis, kurš nepateica nevienu vārdu, ko viņam bija teicis. Es nejūtu vaibu ar to vadītāju. Es nesaprotu, es reāli nezinu. Tiešām, es tā nepazinu tajā brīdī. Tas ir joks, vai tas ir pa īstam? Jo tas reāli, tu tik ļoti tā labi stāsti, es nevaru saprast. Es vakar biju vienā dzimšanas dienā, un tā meitene teica, es tev nevaru uzticēties. Tu to smīni visu laiku, Rihard. Tu to smīni nenoņem no tās savu fucking ģīmi. Tā viņa neteica. Viņa ir ezotēriski. Viņa ir rozete. Un jā, man bija tāds, es tevi saprotu, jā, man patīk jokoties, bet jā, kroč, man vakar teica cilvēks, ka nevar man uzticēties līdz galam. Jā, es jau arī neuzticos. Nu jā, man šķiet, ka tu uzticies, Rihardā. Jā, jo pagaidām vēl viņš man nav pievils. Pagaidām es teiktu, ka viņš man nav pievils. Man liekas. Tieši tā. Bet es tev ne jau tāpēc es tev neuzticos. Jā, es arī nezinu, kāpēc tu man neuzticos. Tāpēc, ka tu neatcerēsies vienkārši to, ko tu esi apsolījis. Nu jā, tas ir saprotami, bet tas ir citādāk. Viņi neuzticās tā, ka es saku kaut ko. Un man šeit vienkārši to vajag pavadīt ar mani gan daudz laika, lai saprastu, kurā brīdī es jokojos un spēlējos, un kurā brīdī es runāju muļķības. Tev vienkārši vajag vairāk laika ar mani pavadīt. Vienatnē. Bet es varētu uztaisīt. Tev vienkārši Es jau nezinu, tā balss bija tā. Tā bija vairāk seksuālā balss, bet šī ir vairāk tā. Es mums vajag pavadīt vairāk laika. Zinu, kur mēs varēsim pavadīt daudz laika cietumā, jo tur man to līdz ieliks spriedums jau gandrīz izdarīts. Es tev esmu atnesis ieroci, pielādētu ar 3 lodēm. Nošauj šo viesmīli un nāc ar mani cietumā. Es tevi mīlu. Tas tā nestrādā, jo ir sieviešu un vīriešu cietums. Ko? Cietumā nav vecu. Tu esi sieviete? Pagaidām, mēs esam par dažādām. Šis arī dīvaini, ka mūsu randiņā arī ir kāds vadītājs. Nē, bet man patīk šī ideja par gangsteru, kurš ir pārsteigts, ka ir sieviešu un vīriešu cietums. Un viņš liek cietumā, viņš nav... Viņš nejūtas slikti, jo viņam tas tur būs sievietes. Jā, tur būs. Ko, tur nebūs sievietes? Oh, fuck! Viņi iet iekšā, zinu, viņi tā kā ved uz to, ka to viņi kaito tur, kajīt, kajīt. Jūras cietums tas ir. Un tad viņš skatās, un viņš prasa, kur ir tās visas meitenes? Kur ir tās visas meitenes? Kur ir tās meitenes? Es kaut kā neredzu šeit. Es nezinu, kur iet ar šito slēdz ārā. Šeit ir jūras cietums. Šeit ir tikai zivis. Un zivju zvīņas, kurās klāties vakara stundās. Man sauc Rudolfs, un es gribēju pateikt to, ka es guļu šajā apakšējā. Kur ir tur? Tā bija tā balss. Es esmu Rudolfs, un es gribēju tikai pateikt, ka šajā kajītē, kur tu sēdēs ar mums 2 vēl viesiem. Es esmu šajā gultiņā, un ja tev kādreiz tajā otrajā stāvā palieku šaut, to droši nākt arī uz pirmo stāviņu. Man vispār pietrūkst mīļumu un turības un apskāvienu, tā kā ja tu varētu kādreiz vienkārši nonākt, un mēs varam gulēt kopā vienā šajā gultā. Sārdzē! Sārdzē! Lūdzu man transportē tas cits. Ja es varētu palūgt tādu maziņo, kā saka, palīdzību, man te ir viens tāds, es negribētu teikt atplicis, bet lauķis, un viņš pa daudz vēlās mīlestību.
Nu tā dzīve. Klausīs, bija labi. Nekas. Šis podcasts nav izdevies, bet tas nekas. Ir sērija, kas būs izdevusies. Šī nav vienkārši atvainojies visiem klausītājiem. Nē, šī ir ļoti noderīga, praktiska lieta. Es gribu atvainoties arī visiem klausītājiem par šo sēriju. Man ir jautājums Rihardam par tiem gadiem, kad viņš bija profesionāls kāzu vadītājs. Vai tad tev šīs sūdzības LV, tās divas sūdzības, kas par tevi ir saistītas ar to, ka tu koļies līgumā? Nē. Man šķiet, ka tā nekad nav bijis problēma. Es gribu zināt. Tas, ka es koļīju tās sievietes, tā nekad nav bijis problēma. Ko tu saki? Ko tu gribēji? Ir divas, ja tu iegooglē Rihards Sniegs kāzu vadītājs sūdzības LV. Tur ir tiešām, ja? Likās sākumā foršs un tāds ļoti draudzīgs puisis, bet jo vairāk mēs ar laiku pavadījām, tad mums sāka palikt nērti. Visi tie glāsti pieskārieni. Tā nē. Viņš pats sev glāstiem pieskāra. Ar aci iekšanas pamazām. Šitā te. Mēs saprotam, ka tā vairs nav rotaļa, ka viņš full on grib sabučoties ar Līgavu. Un jā. Tātad šis bija otrā daļa, un tad ir vēl laiks trešajam randiņam. Trešais randiņš. Bija tikai... Wow! Robert! Dingal. Es arī piedalījos. Nevar tā. Nepateicā! Labi, saka, trešā daļa. Vecmēģi balītai trešā daļa. Vienkārši, ja tu izpildi... Kas tur ir trešā daļa? Krista, tev ļoti svarīgs uzdevums. Tev jāizdara tieši tas pats. Tikai mēs pabeigsim stāstīt par šo vecmēģi balīti. Tev jāizdara tieši tas, ko Roberts izdarīja iepriekšējā podkāstā, ka mēs stāstījām, kā mums gāja kaģepē. Jāskatās vienkārši, ka viņš ir savalnos tiekšai. Labi, trešā daļa pasaki. Trešā daļa dzīvoklis noirats Vecrīgā. Ar Teresu mēs visi saģērbamies halātos iekšā, tad ir meiteņu vakars. Mēs ēdam suši vakariņās, mēs skatāmies uz esam maskās, pēdu maskas, lūpu maskas, sejas maskas, acu maskas. Tā kā girls night. It's girls night, it's a bit of rest and relaxation. Mēs dalāmies ar noslēpumiem. Un tad pulkstens 8:30 vakarā. Kāds no puišiem vēl taisa kokteili meitenei. Pareizi, jā. Un tad viņi vēl var vērtēt šos kokteļus. Jā, katrs personalizēt savu krutāko kokteili. Kas bija tavējs? Manējais bija tā kā skābu kāpostu sula, šņabis, melni pipari un prasīja tabasko. Nebija tabasko, tāpēc pielēja gurķu sulu vienkārši marinātu. Un pārgriez gurķi, kurš izskatās maksimāli falliski. Un zin kā citroniņš parasti ir tādām skaistiem kokteļiem. Man tas gurķis tur uzsprausts virsū. Un garšīgs bija, vien grūti iedomāties. Tā, es viņu redzēju vakarā, viņš līdz galam netika. Bet teiksim tā, tas, ko cilvēki no malas skatījās, viņiem bija tāds, viņi jau lika derības, vai būs vairāk par vienu malku. Tā kā tas, ka viņš te tika izdzerts, ir fine, jo bija vismaz 2 malki. Viņš garšo tieši tā, kā tika aprakstīts. Šnaps ar kāpostu sulu. Nē, tā kāpostu sulu viņš tāds, ja tu ietu īstā Krievu pirtī saunā, tad uz pohām šis būtu tas, ko labi varētu dzert. Tas tāds vīriešu dzēriens vairāk. Es pieņemu, ka viņš atšķīrās vismaz no visiem pārējiem. Tur bija zemeņu daikīri, un tur bija vēl tāds kaut kas ar mēdu fantastisks sataisīts. Jā, tur cilvēki bija centušies, bija sangrija. Un tad bija Roberta kokteils. Jā, mans kokteils bija. Un mans kokteils bija, es teikšu, otrais variants, jo vienkārši pietrūka jau laika, visi ievelkās kā vienmēr. Un nebija laika man izspēlēt manu pirmo variantu, ko es biju sagatavojis. Tāpēc mans otrais variants bija, es vienkārši pieliešu glāzi pilnu ar šņabi, un tad dažus pilienus ar apelsīnu sulu. Skrūvi es viņai uztaisīju. Tas gan netika izdzerts. Vai viņas etniskā piederība ir slāvis? Jā. Tad jau diezgan gudri. Bet tas, kas nesanāca, bija mana pirmā ideja, kur es gribēju viņai teikt, ka es esmu bijis Liepājā uz meistara klasi kokteļu pie viena puiša, kas ļoti labi kokteļus māk taisīt.
varētu pat teikt bārmeņa Kristapa, un es viņai būtu ienesis glāzi, kurā ir ābolu sula ar majonēzes jumtiņu, bezalkoholiskais kokteils šāds būtu bijis. Tas bija tā, jau bija nopirkt, sagatavots tam, bet... Un kāpēc, ne? Nu, nebija īstais brīdis. Zini, kā citreiz, mums jau viss ievilkās... Ābolu majonēzes kokteilim vienmēr ir īstais brīdis. Es nezinu, kā tu varēji tādu delikatesi cilvēkam liekt. Es pieņemu, ka viņi nav pagaršojuši. Tas ir tā kā, nu, uz tavu atbildību. Tagad tu varēsi dzīvot, tad doma, ka tu neesi cilvēku pacienēsi kaut ko burvīgu. Labi, atvainojos, ka pārtraucu. Piedodiet, sensei. Ne, vienkārši man arī pašam bišķiņ sāp, jo es gribētu, lai šis dzēriens tā kā iziet pasaulē, jā. Viņš noteikti iziet, jā. Un tad 8:30 vakarā ir vienkārši pēc plāna jau jādodas tālāk. Tā ir absolūtā sajūsmā tā līga. Viņa tik priecīgi par šo paņemam aiz visām ķermeņa daļām, aiz visām locekļiem ķermeņa. Mēs viņu viens paņem aiz rokas, otrs aiz rokas, trešais uz kājas, ceturtais uz otras kājas, piektais tur rumpi, un mēs puceļam gaisā un vienkārši aizskrienam un iemetam viņu gultā. Turpini. Kas izlasās? Mēs iemetam viņu guļamistabā gultā. Un ieritinam sedziņas zem sedziņas, tā kā tādi 6 rūķīši ieritina to sniegbaltīti. Mēs tā kā mazu slimu. Tā kā es teorēs, ka tu biji slims, tā kā mamma. Tā kā mamma ievīsta mazu slimu bērniņu, un mēs viņu ievīstam, apskaujam, izējam laukā, aiztaisam durvis, skan ājā žužu lāču bērni, un viņi es negribu vēl iet gulēt, es gribu vēl tusēt. Un tad ir Līga vainis, sarunāts, viņš ir ieradies aiz durvīm, viņš ienāk dzīvoklī. Jūs visi ieskrienat skapī, aiztaisat durvis, viņš ienāk iekšā, viņš izģēbjās, un tad viņi mīlējās, un jūs visi skatāties no skapī, kā tie kokholdi vai kā tie saucās. Tu tomēr zināji kaut ko par šo. Nē, tā arī tieši notika. Jā. Wow. Un viņš viņu bildināja 5. reizi. Nu, labi, nav svarīgi, kuru reizi viņš viņu bildināja, bet tā jau viņa darīšana. Bet jebkurā gadījumā viņi tur palika kādu brīdi, mēs caur skapja rezerves izēju izgājām ārā, un tad pēc tam ierodas tās meitenes, vecmeitas, draudzenes ierodas, un tad ir vienkārši vakara tusiņš. Un mums, vecmeita apbimbājās pat, jo viņi varbūt bija plānojusi jau saprat visi tie randiņi un vienkārši forši pavadīts laiks, bet nekas nevar tā kā tevi saraudināt pēkšņi. Ja nu vienīgi tā kā fotosesija ar mani. Tas ir tā kā kaut kas, kas tā kā emocionāli pacelā. Es negribēju teikt, bet viņi pienāca pie manis. Es varu netaisīt to randiņu ar Rihardu Līgas. Man visi patīk, jūs visi man esat draugi, viņš man tikai dērdz, jo viņš ir tāds preteklis. Viņš man koļī noteikti. Es teicu, nē. Es teicu, diemžēl viņš ir šajā pasākumā. Jā, nu viņai bītis ar mani jādara, viņa raudāja. Man? Es redzēju laimes esers. Tas ir same thing, almost, ne? Jā. Bet bez jokiem viņa, protams, ieradās tās meitenes un viņa apraudājās, jo viņai jau bija zaibāla ar vīriešiem pavadīt visu dienu. Viņa tik laimīga, ka tad mēs ir tā uzvilk visas tās parūgas, tad viņš gājas vecrīga. Labi, nē. Tad vienkārši notika tāds vakar pasēdēšanas un bija forši. Nu, pateiks tagad to daļu, ko teikt Roberts? Boring! Boring! Ak, Dievs, ir garlaicīgs stāsts. Ja nu kādreiz jūs tiešām organizējat vecmeitu ballīti, padomājiet, vai jūs tomēr negribat organizēt vecpuišu ballīti? Tas arī viss. Komisija maksa šitā ideja 10 eiro. Ja jūs gribat paņemt šo paketi, uzrakstiet mums, mēs jums vēlreiz atgādāsim, kas bija jādara. Mums ir viss detalizēti vēl turklāt jau kas strādā, kas nestrādā, kas ievilksies. Mēs varam atsūtīt detalizētu plānu e-grāmatas formā. Arī online kurs būs, tas bija šķiņ dārgāks, tas ir 120 eiro. Bet tajā ietilpst arī to, ka, piemēram, ja jums ir tā vecmeita un tur būs tie puiši, viņi atnāk pie mums un var uzdot jautājumus. Jā, tur ir konsultācija Skype'ā. Personīgi Skype'ā. Jā, viņi ir uz vietas, bet Skype'ā mēs runājam.
Viņi var ierasties arī uz vietu. Mēs viņiem nodrošinām datoru, lai ieiet Skype, lai mums var sazvanīties Skype. Tāpēc, ka Skype vairs tehniski neeksistē, tāpēc tur vajag vecu Windows. Šodien neeksistē? Jā, Skype vairs neeksistē jau daudzus gadus. Līdz ar to Windows Vista dators no 2002. Gada mums ir tādi 4 gabali, un lai savienotos Skype, tur vajag suns staigā uz 2 kājām. Es dzirdu, kā man zvana telefons. Jā, es arī klausos, es kaut kur dzirdu kaut kas. Baut mums kontents bijis no tā kurjera, kurš man atkal zvana. Paldies tev, Robert, par šo stāstu. Jā, vesels 40 minūtes. Bet tā nav vienīgā 40 minūtes par vecmēdu valīti. Nē. Robert, tavs Tas ir slikts sērija. Nā, viss kārtībā. counter stāsts. 2 lietas, ko man interesē par Kristapu. Viena ir, tu biji futbolu uzspēlēt. Mēs bijām futbola spēlē. Un otru, tu esi ataudzējis matus. Pareizi, jā. Un tiešām tu esi ataudzējis matus. Tie, kas neskatās YouTube, Jā, es biju pie Kristapam stilista. ir melni mati. Man dabiski. Tā nav Tā parūka. nav parūka. Kāpēc? Es paraustīju pirms tam, tā nav parūka. Sarunājam tā, ka, ja es čukstu, jūs to nedzirdat. To dzird tikai skatītāji. Man viņi abi divi ļoti patīk kā cilvēki. Viņi abi divi, Kristaps un Roberts, ir gudrāks nekā Rihards. Interesanti, ko viņš saka tur. Nedzirdu. Nav nejausmas. Viņi abi ir pilnīgi idioti. Kristaps un Robertu ir neklītākie cilvēki, kurus es pazīstu. Es nezinu, ko viņš saka. Tu zini, ko viņš saka? Es nezinu, nē. Es nezinu, Perfekti. ko viņš Bet saka. tātad Kristaps bija spēlēt futbolu. Tik slikti šī sērija. Tur ne. Es varēju kaut ko, ja mēs varētu. Ne, mēs varējām kaut ko izdarīt. Neviens nav. Es nevaru, man bija pilnīgs Nekā nebija. Es vispār vakar runāju par futbolu. Es vakar skatījos to futbolu finālu līdz pēdējiem brīdim, kas bija slikts izvēle. Vienkārši slikta izvēle manā dzīvē. Garlaicīga spēle. Nu, līdz tam pēdējiem brīdim, kad viņi kļuva interesanti. Jā. Bet, godīgi sakot, man liekas, ka vajag interesantāk padarīt to futbola finālu. Zaudētāja komanda tiek nošauta. Uzreiz pēc tam, pirmkārt, arī tur trams iet, un tas tālāk, tas viss iedars pie viņa stila. Vienkārši tās būtu uzreiz no pirmās minūtes, viņi mēģinātu iesist vārdus, nevis tur mīdītos apkārt. Kur mums tagad spēlēsim droši, lai ir kāda iespēja. Nē, mēģiniet iesist vārdus, jūs visi tiksiet nošauti, ja jūs zaudēsiet. Lionels Messi, paldies par tavu karjeru, bija forši. Paldies par ieguldījumu. Paldies par ieguldījumu pasaules futbolā. Zini, kas ir interesants fakts, ko tie komentētāji teica vienā brīdī? No. Ir tā Spānijas izlasē, ir šī uzlicošā zvaigzne, 19-gadīgs tīnis ar breketēm, Jamals, kā tur viņš sauc? Jamals! Un viņš ir tā uzlicošā futbola zvaigzne, viņš arī šajā spēlē bija, liekas, viņš tur ir nākamais Messi, vai ne? Un interesants fakts, pirms 19 gadiem Lionels Messi bija Viņa tās? kalendārā, piedalījās kaut kādā futbola UNICEF Akcija kalendāra kaut kāda. akcijā, kur viņš apmazgāja zīdaiņus. Labs sākums jau stāstam, un tas tika fotografēts kalendāram. Acīm redzot, kalendārs, Kur kurā Messi tur slaveni rokās svešus futbolisti. bērnus vandā. Viņš tikai tas ir kalendārs ar viņu vai dažādi futbolisti apmazgā zīdaiņus kalendārs. Bet arī Kas tā ir ideja? pirms 20 Tā būtu, ja viņi mazgā mazu zīdaiņu. Sveši, mazu Un tad mēs pārdodam šos kalendārus. Un arī man ir, jebkurā gadījumā viņš apmazgā to fucking mazo Jamalu. Un tev jāvinnē kaut kādā Tev jāvinnē loterijā konkursā, lai tiktu tur un tavu zīdaini apmazgāt. Un Jamala tēvs vinnēja šajā konkursā. Arī kurā konkursā tu piesakies tā kā, hei, tavu zīdaini apmazgās slaveni futbolisti. What the fuck? Un kura māte atļauj kaut kam tādam notikt? Nauda. Nauda? Kāda nauda? Nu, viņš nopelnīja noteikti. Tas Kas? nebija pavēlti. Kas nopelnīja? Nu, tas zīdains. Tu domā, nē, Tu domā, tas tiešām nē, ir tas tāds- ir konkurss. Tas ir tā kā Tiešām, jā? konkurss, kur tev ir uz maizes riks uzlīme. Jā. Tad tu vari nofočēt savu zīdaini ar Dabūt, ka tev Lionelu Lionel Messi. Messi viņa nomazgās, jā. Jā, Interesanti. un tas būs oktobris.
Tas būs oktobrs vai arī februāris šajā kalendārā. Un fucking viņš apmazgāja to zīdaini, un tagad šis zīdains izauga, kļuva par 19-gadīgu futbolistu un uzvarēja Lionelu Messi pasaules čempionāta fināla spēlē. Asies, viss aplis. Dzīves aplis ir noslēdzies. Tas ir tik dīvains stāsts. Man bija viņš iegāja dušā, nomazgāja pēc tam Lionelu Messi. Iedomājies, kas Tur viņi apskāvās un viņš kaut ko čukstēja, viņam malsies pieņem. Es tev nomazgāšu. Aizsaka pensionāri. Jo viņš jau gan iet pensiju, ko tu viņš vēl spēlēs? Viņš jau nebūs nākamajā čempionātā. Tā, paldies. Tu man apmazgāji kā zīdaini, es tev apmazgāšu vecais vīrus. 38 gadu viņam. Tātad, ja tevi nomazgā cilvēks ar talantu, tu dabū viņa talantu. Jautājums, ko tu gribi? Ko tu gribi, lai kurš tev nomazgā? Kurš, jā. Vai ir Vīķa Freiberga? Ko tu dabū? Fucking viņi ir amazing visā. Jā. Tas, kā viņi uzvedās un dzīvo. Bet viņi zag naudu, kā tā esmu dzirdējis. Tā ir liels ballīts. Tā viņi nozag to naudu. Tev žēl, ka nodokļu maksātājs jau savos 10 gados bija, kad viņi taisīja. Es strādāju uz ielas. Jā, uz ielas. Protams, pēc 90. gadu bērnu izstrādāju. Tu strādāji. Man tik žēl, Kristof, es nezināju šo sadaļu tavai dzīvē, kad strādāju par prostitūtu 10 gadu vecumā uz ielas. Es neticu tev. Tu esi mēlis. Tas neesmu mēlis. Ja tu strādā uz ielas, nav šīs mutas. Tas mazs 10-gadīgs plikpaurs uz ielas strādā par prostitūtu. Vienkārši šausmas. Un man bija daudz klientu. Tic man, tu nevari iedomāties. Es tiešām nevaru iedomāties. Bet viņi zag naudu. Ir diršana. Ko jūs ņemt? Tad es nozagu naudu. Zini? Lai tas arī ir talants. Labi, tad man jāņem kāds cits ir, kāds ir lielākais zags. Šķēla. Ja es gribu nozagt naudu, tad ir jāņem šķēla. Arī šāds labais. Jā, bet šķēla, man liekas, ir labs, jo viņš mācēja arī apstāties un palikt ēnā un vienkārši izbaudīt šobrīd to savu dzīvi. Jo vēl joprojām jau viņam ir tie uzņēmumi, viņš vēl joprojām zog, bet pakluso. Labi. Mēs nezinām, vai tā ir šis Nē, tas noteikti ir tā. Nē, tas noteikti. Nē. 100%. Nē. Šķēle ir zagls. Nav zagls. Tas ir joks. Viss, ko mēs sakam, tas ir joks. Viņš nav zagls, viņš ir ļoti labs cilvēks. Tas gan, jā. Tikpat labs cilvēks, kā Rihards Sniegs. Viņš ir tikpat labs un tikpat morāls cilvēks, kā Rihards Sniegs. Tas uz mani neatiec. Es dzirdēju. Tu dzirdi čukstus? Es dzirdu čukstus. Wow, tā ir tava superspēja. Kurš tev apmazgāja? Klauns Krastīs no Simpsoniem. Tā ir laba izvēle. Jā. Tāpēc man ir tāda frizūra arī. Tāpēc, ka tas jau ir noticis. Manā bērnībā mana mamma brauca ar tēti uz Ameriku, uz Springfieldu, un palūdza Klaunam Krastījam man nomazgāt. Viņš to arī izdarīja. Pēc tam viņš atdeva man vecākiem. Mēs braucām apakaļ uz Latviju. Tagad esmu vienkārši, tas Klauns Krastīs būtu bijis Latvijā. Kristap, kurš tev apmazgās? Es taču nezinu. Kurš tev apmazgās? Marks Bačs. Jā, Bačinieks. Labākais streamers Latvijā. Viņam ļoti labi dzējoļi arī. Viņš māk ļoti labas taisīt dzējoļus. Viņš mākslinieks savā ziņā arī tāds ir, tad lai iet Bačinieks. Jūs esat dzirdējuši viņu dzējoļus? Dīgdieņu podkāsts. Kas jums bija? Jūs spēlējat futeni arī? Jā, vai pastāst divos vārdos vienkārši par mēs aizbraucām uz pagaidu lītās. Līvāniem. Mēs aizbraucām uz Līvāniem. Mana dzimtā pilsēta, nezinu. Piedod. Kristaps iepazinās ar Krāvelu, sačumojās. Jā, Krāvels. Jums vajag patīk Krāvels, jūs vienmēr runājat par viņu, jūs vienmēr gribējat satikt. Ļoti forši influenceri, satikām ļoti daudz foršus cilvēkus, kas veido saturu, un tad mēs vēl satikām tos visus tos reperi klepers, un tad mēs ar viņiem spēlējām futbolu Līvānos un uzmini, kas vinēja. Reperi vinēja noteikti. Pagājušajā gadā, kad notika šī spēle influenceri pret reperiem, reperi vinēja ar pulku rezultātu 12-2. Wow! Šajā gadā influenceru komandā nespēlēja neviens spēlētājs, kas spēlēja tajā gadā. Visi tika
Neuzaicinātā. Visi tika nomainīti pret zvaigznēm. Es pateikšu tā, zvaigznes spēlēja šajā influencer komandā, ne tikai arī internetā, bet arī uz laukuma futbolu. Turpinām? Jā, neko. Influenceri vinnēja, mēs vinnējām. Es pat teiktu, mēs Kāda rezultāts? 3-1. Izvagojām. Wow. Un zini, kas ir mans highlights visā šajā piedzīvojumā? Bija 2 highlights. Viens ir tas, ka mums ir tas cilvēks, kas mūs visus ir uzaicinājis, kurš savāc to komandu, un mūsu komandas kapteinis vārdā Kristers. Kristers, jā. Un Kristers sākumā, viņš man uzaicina, man tāds, es spēlēšu pamatsastāvā, bet jo vairāk mēs pavadām laiku, jo vairāk es redzu, ka viņš man, visu laiku mums bija spēle par to, kuru mēs liekam vārtos. Un neviens no mums negrib iet vārtos, bet visu laiku ir tāda kā koķetēšana ar to. Sākumā Kristers bija ielikts vārtos. Tad beigās viņš tur, viņi pārdomā, jo tu jau baigi pats nepretojies, bet tu beigās tev nelika vārtos. Nē, vienkārši mums bija treniņš, un tur uz ielaid 3 gols tāds, ko vienkārši bez rokām tā kā, un tad ielaid vēl kaut kā, un tas tāds patās bez Varbūt rokām. Kristers saprat, ka nevajag. Skaidri, laba stratēģija. Jā, Kristaps gan jau bija pat pieskačējis savu rokas. Un sākas tā spēle, un pirms spēles viņš saka, kur katrs stāvēs. Viņš tur, tu 10. pozīcijā, tu 9. Es vispār nesaprotu, ko nozīmē 10. pozīcija, bet nu labi. Es gribu būt augšā. Beigās viņš nenosauc manu vārdu. Man ir tāds. Man ir vārdu. Un es viņam pieeju klāt, es saku, tu aizmirsti nosaukt manu vārdu, vai tā kā man jāsāk uz, es neesmu pamatsastāvā, man jāsāk no sola. Viņš saka, jā, tu būs uz mājiņu. Man tāds, bitch. Es pilnībā saprotu, jo es nespēlēju tik labi futbolu, bet man šeit, ka es spēlēju daudz labāk nekā viņam likās. Un daudziem citiem. Bet es teiktu, drīzāk viņam bija stratēģija. Viņš laida ārā heavy hitters pēc tam. Tad, kad viņi nogurst, pretinieks bišķiņ nogurst, tad viņš izlaiž tos heavy hitters ārā, un tad tie heavy hitteri ritīgi spiež uzreiz. Tev ir ļoti gādīgs tas iekšējais pieaugušais, jo tu paņēmi to negatīvo un pagriez tik pozitīvi. Tas ir absolūti veselīgi, ko tu tikko izdarīji. Man gan bija tāds. Tas Mareka Bačs talants. Bet jā, beigās bija jāsāk no soliņa, un godīgi sakot, bija liels prieks, jo tā, es tiku laukumā un noskrēju 10 minūtes, man bija tāds, lai iet par vārtos, es negribu skriet. Tas bija tik sasodīti grūti. Bet mans otrs highlights no visu šī notikuma bija tas, kad Viesuls, es viņu sedzu pāris reizes, un viņš pēc spēles man pateica, ka es labi spēlēju. Un man pohī, pizdies. To arī. Jūs visi jāiet nafīgi. Viesuls ir repers, tiem, kas nezin. Kas tad? Viesuls ir repers jaunais uzlecošais zvaigznes Latvijas, tiem, kas nezin. Un tā kā, es nezinu, man likās, ka es tajā brīdī kaut kā izēju spēli vai kaut kas tam līdzīgs. Man bija tāds, es esmu sasniedzis milestone. Ja cilvēki tā kā nokas un loterijas biļeti un kļūst par miljonāriem, pasūta visu 2 mājas tālāk un vienkārši svin. Tad tas bija tas moments man. Labi, es gribu zināt, kas bija jūsu komandā. Es tev varu kaut kā pēdējā, vai Viesuls tev pateica kādreiz, ka tas labi spēlē futbolu? Pačurāt. Nē. Nu jā. Labi, tātad, kas bija jūsu komandā, jo acīm redzot, jūs 2 veci vīri nebija iemesls, kāpēc jūs vinnējāt. 3-1 es pieņemu, ka jūs iesistāt katrs tieši 0 vārdus un devāt 0 rezultatīvas piespēles. Jā, tieši tā. Bet mēs bijām aizsardzības balsts. Kas bija jūsu komandā? Mūsu komandā, laikam, es teiktu, interesantākais vārds, ko es varētu nosaukt, populārākais būtu Andrejs no Suddenlights. Jā, tas varētu būt skaļākais. Mums bija 3 puiši no Suddenlights grupas. Un tur man bija jautājums arī, kāpēc nav tas 4, jo viņi kopā ir 4, kāpēc ir tikai 3 Suddenlights. Tas 4 noteikti nepārāk labi spēlē futbolu. Tas ir vienīgais. Vai viņš tiešām bija aizņemts tajā dienā? Okay, tātad tiešām visi influenceri tik slikti spēlēja, ka vairs neviens influenceris pat nepalika, ko uzaicināt. Par pagājušo gadu vai par šo gadu? Nē, bet kas tieši Suddenlights ir influenceri? Viņi ir mūziķi. Viņi ir Kristers vienkārši ir radio DJs, visu, ko viņš zina mūziķis. Es pieļauju. Halo. Tad mūsu komandā arī bija... Principā, kā bija reperi pret Suddenlights spēle. Un
Kravals. Un bija arī apšaubām, jo bija viens futbolists, tāds riktīgs futbolists, kurš esot riktīgi labi spēlē. Jā, šis vairāk virslīgā. Viņam ir 500 sekotāji Instagram. 800. Viņš bija mūsu komandā. Kā reperiem bija apšaubām tie influencer pretiniekiem. Normāli. Viņam ir draudzene Viņam ir draudzene influencer, tik tas skaitās. Tas skaitās? Tas neskaitās. Vai viņš parādās tās draudzenes vidīkos? Dažreiz, jā. Tas skaitās. Viņš tur telefonu, tā kā viņa uzvelk jaunu tērpu. Bet viņš arī, man liekas, rīko ko to Riga Run Club, tā kā viņam ir lapa, kas viņš tā kā... Mājaslapa ir. Mājaslapa veidotāji arī ir, jā. Ir tāds Riga Run Club, ko mēs noskaidrojām, ko es biju dzirdējis, bet tā patiesībā neesot vieta, kur cilvēki iet skriet. Patiesībā tas ir kā mūsdienu Tinders. Tu aizies to Runners klubu, tu paskaties kādu čikitu, un, ja jums ir match, jums abiem ir tā kā, laikam, piekopiet aktīvu dzīvesveidu. Es nezinu, bet tur visu nodarbojas ar seksu. Krustām šķērsām, viss, kas aizies uz Runners klubu, tad patiesībā ir tā kā dzīvais Tinders. Tu aizēji, tu iepazīsties, un tad tu ej mājās, bang, bang, motherfucker. Es gribu uzsākt. Bang, bang, fire fry. Ramsteins mans pirmais koncerts dzīvē. Sorry. Tāpēc, ka visi sportisti arī normāli saprot, viņiem ir tas augstais, tas tur. Un tad viņi vienkārši You know what I mean? You know what I mean, boy? Boy! Piedalāt, turpin. Nu, davai. Es gribu uzsākt Riga Sex Club, kur mēs nodarbosimies tikai ar skriešanu. Cik ilgi tu turēži to? Bļaļ, jūs visu laiku man pārtraucās 4 reizes mēģināt pateikt šo joku. Robert, man šķiet, ka tev vajadzētu... Ir svarīgi, ka tas timings... Ar savu sūdu, bļaļ, kaut kādu kuņu, bļaļ. Šis ir daudz labāks joks. Komēdijā ļoti svarīgs timings vienkārši. Jā, ja to pasaka uzreiz, pēc tam tas neatceras to kontekstu. Ir vienkārši, ja tev ir kaut kādas idejas, kas ir saistītas ar to tēmu, tu saki to uzreiz. Es nogriezīšu uz mikrofonus, bet... Jā, idioti priekš idiotiem. Es nākamreiz pateikšu savu joku, tā kā es gribēju šī teikt, bļaļ. Viņš ieraudzīja, viņš iemācījās jaunu triku. Viņš var mums izslēgt mikrofonus. Es kaut ko kas notika. Reka. Sorry. Nospiedās kaut ko. Es tā kā atklāju jauns par spēju. Nu jā. Nu tā mēs vinējām repers, tas bija forši. Vienīgais mīnus bišķiņa laika organizēšanā ir problēmas, jo tas pats Kristers, kas man lika uz benča visu laiku, un viņš tā... viņš visu laiku mums bija tas plejādi par to, kurš ies vārtos, un tu mūsu spēlē labākais... Vispār mūsu vārtusargs nebija atbraucis spēli. Mums jāiet spēlēt, mums nav atbraucis vārtusargs. Mums uz laiku bija tāds vēlāk. Tas man jau tāds, kā var to organizēt futbolu, un tā kā tas vārtusargs vienkārši neierodās, un visiem tāds kaut kā tā gadījās. Un tad puslaikā mums iet ļoti grūti, un viņiem tāds, mums jālaiž mūsu labākais spēlētājs laukumā. Tas, kuram ir tie 800 followeri. Un tad Kristers pienāk pie manis. Un es jau jūtu, es jau sēžu tur, es skatos zālē. Kristers pienāk šā. Rihard, ko domā, ka tu varētu iet tajos vārtos? Un es paņēmu to viņa ideju. Es paņēmu tās šķēres un tā kā pagriez uz sevi un tāds huiņ tavu ideju! Neiešu vārdos. Man bija tāds, es nezinu, es gribēju uzspēlēt futbolu, man bija viena alga. Es gribēju vienkārši labi. Un tev varbūt arī paveicās, jo mūsu vārdsargs salauz ribu. Jā, viņam pēc tam iespēja ribās, un viņam daļai lausa ribu. Wow, man arī piedāvāja būt par vārdsargu šajā spēlē. Varbūt labi, ka es nepiekrītu. Bet vai jums ir viesuls salauz ribu kādreiz? Tas labs stāsts var. Ja es būtu stāvējis vārtos, nekad viesuls man nebūtu pateicis, ka es labi spēlēju. Tā kā... Es izdarīju pareizo izvēli. Dažreiz tev jāpacīnās par sevi, par savu vietiņu zem saules. Pat ja tev kāds mēģina kaut kur iedīdīt, viņš neredz to, viņš neredz tavu vērtību, pat ja viņi tur ir. Kas bija jūsu komandā? Jūs nekad neatbildējāt. Suddenlights. Vienkārši Suddenlights komanda bija ar Kravals. Bija viens čels no Ghetto Games. Jā, tāds vēl kaut kāds čalīts. Mārtiņš. Pagā, kas vēl tulītās. Labi, kas bija reper komandā? Ui.
mazais Uzīs, Čilīčiks, Fadžiks, mazais Galvenieks. Pičeks. Viņš šitie visi reperi. Mans mīļākais Gaļinieks, pretinieks bija jā. Pakmans. Pākmens bija, jā. Vēl bija... Tās čoms Pakmans. Jā. Bija Away from Keyboard. Viņam no Liepājas bija jābrauc uz Līvāniem, tas kāds 6 stundas. Jā. Mīļākais pretinieks tomēr bija Edgars Bāliņš. Tas ir mans No reperiem? pretinieks. Jā. Un... Ots, Goča. Labi, turpinām. Forši Līvāni. Kādam fantastiska interesēja? pilsēta. Jā, Kāds skatījās? Tur pat biļetes bija 1000 jāpērk, lai ierastos. Un beigās Biļetes uz tas šo, bija jā. labdarīgs pasākums, bija streams, un beigās tika saziedot gandrīz 10,000. Jā. Man šeit tas tikpat plus mīnus dod 5. Kaut kādā ziņā. Dod 5, un Tas- Līvāni futbols influenceri ar reperiem ir tā kā... Absolūti, Vienā līmenī. reiz 100 tu esi kļūdījies. Paldies, ka klausījāties šo Pagaidzi, podcastu. gribētu to man dziesmu dzirdēt, vai noprezentēt. Tev ir Vajadzēs dziesma? sākt ar to. Nu, man jau ko es tur jau sākšu uzreiz tā. Tev ir dziesma? Nu, Jā, tev ir dziesma, nezināju. kā es to teicu? Kāpēc es Nē, to tu man ģitāru teici, atnesu? jā, bet es nezināju, ka tu šajā to darīsi. Man liekas, ir jau pagājis ilgs laiks. Ir stunda un 1 minūte. Nu, Ir laiks. laikam. Es domāju, es klausīties. gribu noslēgt ar Kristapa dziesmu šo Ir laiks podcastu. klausīties Kristapa. Bet kas pa dziesmu? Kaut kādu... Kauska. Nē, es Prezentēju, kas te notiek? vienkārši esmu tagad Jaunā rubrika? pagājis 2 gadi. Nē, nu Jā, šī ir pagājuši 2 jaunā gadi. rubrika. Kristaps. Pagājuši 2 gadi, kopš es atkal kaut ko esmu Šī izdarījis. rubrika sauc Kristaps. Tas ir tā kā jūs notiesāts jūtos tagad. Tuk. Nē, 100 mana gadi cietumā par ideja to, kas- oriģinālā bija tā kā jaunā rubrika Nopērt dziesmu. Tu pat vari iegādāties Kristapa Pičkauska jauno dziesmu. Tu pateici tā kā tikko. Tāpēc, ka es zinu, ka šo sēriju visdrīzāk nenoskatīsies neviens. Jā, tāpēc tu gaidīji stundu. Man liekas, ka nebūs, jo ar viņu būtu jāsāk. Tas būtu tāds. Nu jā, Labs varbūt sākums. tas. Bet es nevaru tās Davai apmierināt dzied valstī. tagad un nākamajā podkāstā arī nodziedās Nē, diez sākumā. vai. Es tev tagad man jūs grūti. Es pamēģināšu. Es tikko biju dzimšanas. Es biju dzimšanas dienā, un es tur ieraudzīju vienu meiteni, kas man likās ļoti redzēta. Bet es nebiju pārliecināts. Un izrādās, tā bija mana pusmāsa. Es nezināju, vai līdz galam ir tā meitene vai nē. Un tad beigās viņa arī zināja, ka tas mēs. Riharda nedēļas stāsts. Viņai ir puisis. Dīdzis vārdā. Tas nozīmē, ka tu nevari vairs būt ar viņu kopā. Tas ir diezgan liels zaudējums. Viņi ir Runners Club. Jūs tur satikāties. Šaubos. Nē, dzimšanas dienā mēs abi satikāmies. Es viņu nebiju sen Viņas redzējis. dzimšanas dienā? Es viņu pēdējo reizi redzēju, ka viņa bija mana pusmāsa. Tagad mēs nebijām tikušies kādu laiku. Bet ir ļoti interesanti satikt meiteni, ar ko tev, kā jūsu vecāki bija kopā. Ko tu runā? Nu, es biju tajā dzimšanas dienā, un vienkārši man agrāk bija viena Tev meitene. vecāki bija Manam- kopā ar šo meiteni? Nē, mans tēvs bija kopā ar sievieti, un tai sievietei bija bērns, meitene. Un mēs pāris reizes tikāmies, bet mums nebija baigi daudz kopīgas valodas. Un tagad viņi satika, un man bija tāds, wow, vai tā ir tā meitene, kas agrāk skaitījās daļai man pusmās. Jo cilvēks, kas nav līdz galam, tu savus pusbrāļus un pusmāsas sauc par saviem īstiem brāļiem un māsām, bet cilvēks, kas tev nav radinieks, tu sauc par saviem pusbrāļiem un pusmāsām. Labi, laiks dziesmai. Es pat nevaru. Pagaidzi, var man dzirdēt par vai? Es tev varu pagriezt. Es varu paturēt to miķi. Es tev varu pagriezt līmenis arī. kā. Es gribēju pateikt, vienkārši es neesmu tikai 2 gadus tikko tā kā īsti tā kā izdarījis muzikāli. Un tad es sēdēju vienu dienu, un tad es uzgāju šitādu melodiju. Un tad man likās, labi, jāiet. Es iešu pie Jāņa. Jūs zināt, Jānis ir Norburts producents, cilvēks, viņš ar ko esam sastrādājies pirms tam. Un tad es mēģināšu uztaisīt dziesmu no šitā visu, ko es izdarīju. Tas, protams, nav pabeigts materiāls, tas, kas šis būs. Un vispār šis ir ļoti stresains, šis, ko es darīšu tagad. Jūs jau zināt, man to savs izpausmes ir kā ir, bet es pamēģināšu. Ja es nofēloju, jūs nedrīkstat teikt neko sliktu. Tas ir ļoti drosmīgi no tavas puses, tik tā atkailināties. Tas ir cita versija. Viņš arī atkailināsies. Cerams. Var dzirdēt, ja? Jā. Okay. Nu labi, tāks. Es tādu minimālo, ja? Labi. Tūlīt tas.
Man stress pilnīgi uznāca. Fuck. Man arī. Man būs jāsaka, man patīk. Tu nedrīkst neko citu teikt. Es zinu, tāpēc es gatavojos. Pagatavojies, labi. Vējš tavos matos puš tevi tālu prom. Prom no manis nezināmā virzienā. Tur tālumā dzied viņa. Tā tava sirds, kas mani atkal piemanīja. Tu esi tā, kas mani dejoja, ar mani dejoja, pat tad, kad augsts lietus lija. Gluži kā filmā, gluži kā mīlas pilnā. Bet visam ir sākums un beigas. Bet ja ar mīlestību steidzas, tad tai ātri pienāk beigas. Tu aizlidoji, es nepaspēju aizskriet līdzi ar savām kājām. Es tevi nepiedodu, kaut kāds bija cits teksts. Tālumā tā tava sirds, kas manu piemanīja. Tu esi tā, kas ar mani dejoja, ar mani. Oi, blin, sajaucos, fuck, tu esi. Tu esi tā, kas ar mani dejoja, ar mani dejoja, pat tad, kad augsts lietus lija. Gluži kā filmā, gluži kā mīlas pilnā. Vēlreiz. Tu esi tā, kas ar mani dejoja, ar mani dejoja, pat tad, kad augsts lietus lija. Gluži kā filmā, gluži kā filmā. Tā. Fuck. Mālis, Kristap, man ļoti patika. Jā, es biju tā sastrasojis īstenībā. Šito griezīsim ārā. Cik labi, ka man ir privilēģija šo podcastu sagriezt, tā kā esmu griezis šādā. Es nebiju vispār tā kā, es nejūtos tā kā ērt, un es zinu, ka tas tāpēc uzreiz jūtam. Man šeit katru reizi tu vari izpildīt šo pašu dziesmu. Absolūti, šis varbūt outro šim Man podkastam. patika divas lietas īpaši. Man patika teksti. Ko es nekad nedzirdu, es vienmēr dzirdu tikai melodiju. Tas tāds mazais fakts. Bet to vienu vārdu man patīk, ka es skrēju tev pakaļ ar savām kājām. Es sajaucu vietām tur vispār. Tur bija kaut kas likas reicīgs teksts. Es tev skrēju pakaļ ar savām kājām. Tas ir labs teksts, man patīk tieši redzēt. Viņa bija Viņš aizķēra. šādi. Es viņu sajaucu vietām, tāpēc man liekas, tagad tu vari novērtēt, tagad liekas labi. Tāks. Tu iesvartē. Tu aizlidoji. Es nepaspēju ar savām kājām aizskriet līdzi. Tas ir domāts tā, ka viņi ir bišķi labāk, viņš tā kā būtu, jo es sajaucu vietām. Es aizbraucu pie tevis ar savu mašīnu. Kurā braukt var ar dažādām benzīnu. Nē, Tas bija tikai makes sense, tā bija īsta dziesma, bet tas vēl likās reicīgi. Nu labi, tad izrādās tas joks gadījās šeit. Un otra lieta, kas man riktīgi patika, tev bija tāds, bļaļ sajauc. Tas arī man ļoti patika. Tas ir bridžs. Tas bija bridžs, Tas ir bridžs.
Nu, labi, Beach Bridge. Super, Nākamreiz, kad tu izpildīsi, es uzlikšu tev kaut kādu atbalstu. Tev var uzlikt reverb patiesībā. Tā jau pirmās sērijas jau tas saka, ka izdarīs. Nē, ir tas eko lielais, bet var uzlikt tā kā reverbu, kas ir, actually kā vokālajiem miķim vajadzētu būt. Nākamā šito nākamajā Rekurs, kad tu klausies, es ieslēdzu. Jā. Var arī netikt stipri bišķiņ. Kāds tāds stress, ko tas nozīmē? Es nevaru būt mūziķis, es nevaru būt mūziķis. Man šķiet, ka tieši tu vari, jo tad tev ir tā enerģija tur. Ja tev ir stresiņš, tad tas ir skaisti. Stresiņu vajag mazliet, tas tev padara par labāku. Paldies. Jā, man ļoti patīk, tātad, ja jūs vēlaties iegādāties šo dziesmu un izpildīt kā savējo, tas ir iespējams rakstīt uz kristapsbitskalks@gmail.com. Un pievienoties nākamajā sērijā uz segmentu. Ja ir kāds Kristaps buņģers vai kaut kas uzrakst man, man vajag, lai kāds man iespēlē īsti bungas vajag iespēlēt, jā. Varbūt kāds pirmā kursa RSU audiovizuālās mākslas students arī varētu pieteikties uzfilmēt klipu par brīvu. Jā, absolūti dažādas piedāvājumi tiek izskatīti. E-pasts ir Kristaps.Bitskalks. Un neaizmirstiet, viņam nav ko ēst. Paldies, ka klausījāties, skatījāties šo podcastu. Bija labi. Un es gribēju atvainoties. Ne par dziesmu, man liekas, dziesma bija labākā daļa. Kristap, tu esi pilnībā sagrauts. Varbūt tu gribi parunāt par to. Mums ir minūte un 11 sekundes. Stundu un 11 minūtes. Ko es tur gribu runāt? Tas vienkārši saka, tas ir stulbi. Zini, tu domā, ka būs baigi forši, un tad tu izdari to, un tad tu tur sapsies tur, un kas it kā nav pats svarīgākais beigās, jā, tāpatās, ko tu darīji, bet es arī jūtu, ka vienkārši es neesmu 100% atbrīvots, un tāpēc es drīzāk tā melodija viss mazliet sasteigts, kaut kāds mazliet ne tāds, kāds es jūtu, kādiem vajadzētu būt, kas mājās spēlē, un tad tas viss liekas tāds, atkal fails. Bet tieši tā, tam ir jābūt. Tev ir jāiet cauri šim stresam. Kad es kāpu skatos vai vadīju pirmās kādas, vai es varēju kaut ko izdarīt, es biju tāds sastresojies. Viņš bija pārstresojies, viņam bija milzīgs boners uz to līgu, caur biksēm varēja redzēt to, ka viņam stāv. Viņš bija pārstresojies, bet ar laiku tu pierod pie tā, un tas kļuva par viņas firmas zīmi. Un ar laiku, jā, es jau jūtos ērtajās biksēs. Un tad viņš dabūja 2 sūdzības no sūdzības LV mājaslapā. Un tāpēc arī tu, Kristap, tikai šādi tu vari palikt labāks. Tikai šādi caur kļūdīšanos un stresošanu tu pieredini savu ķermeni pie šīs stadijas, un tad būs nākamās reizes, ka tu nekļūdīsi. Sasniegt to līmeni. Atkārtojot un mēģinot vēlreiz, tu vari sasniegt to līmeni, kur arī par tevi būs sūdzības LV ielikt sūdzību. Sūdzības LV klausījos Digidieļu podkāstu. Riktīgi izdevusi. Paldies, ka klausījāties. Atstājiet, ja jūs klausāties Spotify 5 zvaigznes, ja jūs klausāties kaut kur citur sūdzības LV, atstājiet atsauksmi lūdzu. Jā. Digidieļu podkāsts. Un tad pierakstiet, ko jūs par viņu domājat. Gaidam ar nepacietību. Katru dienu jauns video iznāk Digidieņu Instagramā, piesakojiet, un arī šim podkastam būs labākas sērijas. Jūs varat atstāt komentārā, varbūt, ko jūs gribat vai negribat dzirdēt, redzēt. Paldies, tiešām liels. Vēl kaut kas, ko tev teikt, varbūt kāds kaut ko. Ja kādam kalēk vēlēcīgi, tā kā vienkārši uzzinu visu par wallperēšanu, izperēju vienu wall. Tikai izperēju vienu wall just